Sveiki! Šodien veikšu izpakošanu no Bezlepkinas. Es biju pasūtījusi pie viņas gladiolas un bija vēl kaut kas. Un par iepakojumu. Ir te kartons ielikts no sāniem, nedaudz jūtams, ka ir sīpoli iekšā. Ceru, ka nebija nekur sasists nekas un satraumēti sīpoli. Tā arī kartons. Tā. Tā, gladiolas iepakotas, un te jau saknītes ir. Izskatās diezgan smuki. Vienīgais, vai saknes izdzīvos līdz stādīšanas brīdim. Tā. Katrs maisiņš ir sanumurēts. Labi. Vēlāk paskatīšos, vai atbilst. Šie tādi lielāki smuki. Tā, un šeit bija kaulas. Tā. Labi, vispirms tikšu galā ar gladiolām. Tā, 1, 2, 3, 4, 5. Ir nedaudz jau pelējums. Visticamāk tāpēc, ka, protams, maisa iepakojumā bija nevis, piemēram, kartona kastē. Ceru, ka izžūs un būs normāli. Šeit jau saknes sapelēja. Laikam vajadzēs ar kaut ko apstrādāt. Tā arī ir nedaudz pelējums. Būtu forši, protams, ja būtu kastē, nevis maisā ielikts un atsūtīts. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gladiolu šķirņu. Par šķirņu atbilstību es vēlāk paskatīšos. Tā, un kaulas. Pa vienam gabalam. Tā, es laikam saprotu, ka katra kaula ir ieliktas savā maisiņā. Un pa 2. 4, 4, 3, 3, 10, 10. Kaulas izskatās labi. Diezgan labi izskatās kaulas. Man patīk. Un nav nekur pelējuma, laikam, tāpēc, ka bija papīra maisiņos. Kalnām viss kārtībā. Visas ir sausas un nav pelējumu.
bet ar galādiolām būs jāpastrādā, jāizmērcē šķidrumā. Nu tā. Atliek tikai salīdzināt, vai visas šķirnes, kuras sūtīju, arī atbilst ieliktajām šeit pasūtījumam. Nu, un vēl atbilstību, protams, skatīšos, kad jau ziedēs, vai atbilst katra savai šķirnei. Paldies!